Esiet sveicināti visi tie, kas mūs dzird, kas mūs redz. Pasaulē, protams, ka pietrūka vēl kaut kas viens, un tas ir podkāsts no mums, no Peisnieka, no Petersona. Bet tieši tā mēs izdomājām slinki būtam arī nosaukt šo visu, jo gala beigās, ko tur domās, kaut kādu īpašu nosaukumu un tā. Bet par ko tas šis viss būs, to Kaspars mazliet vēlāk izstāstīs. Tie, kas varbūt ir mazliet apviļājušies investīciju pasaulē un varbūt arī šo to interesējas līdzi, kas notiek pasaules ekonomikā vai arī Latvijas ekonomikā, droši vien Kaspars seju būs redzējuši, un es jau tādu klusā cerībā, ka domāju, varbūt arī manu seju kāds būs ievērojis vai kā. Man sauc Kristaps Petersons. Es ikdienā vadu raidījumu Mediāna, un šeit arī pavadu kādus pasākumus. Ilgus gadus esmu bijis žurnālistikā, un kas ir ļoti svarīgi tieši biznesa žurnālistikā, lai piešķirtu mazliet autoritāti tam, ko mēs te runāsim. Bet atzīšos godīgi, ka šī visa bija tā kā Kaspara ideja un iniciatīva. Tā kā Kaspars arī izstāstīs, kas tad īsti notiks turpmākās piekdienas. Paldies, Kristap. Jā, iniciatīva bija parunāt par investīcijām. Un tiešām, jā, it kā pietrūktu podkāstu, vai ne? Cik daudz tiešām tie podkāsti jau ir izveidoti. Bet parunāt par investīcijām un paturot prātā mērķa auditoriju, investorus, kur jau bišķiņi tiešām ir kaut ko sainvestējuši, kuri jau darbojās, nerunājot tik daudz par iesākumu, bet vairāk skatot globālos notikumus, lokālos notikumus un ar tādu skatu, kāda tas īsti ietekmē vietējo investoru vai vietējiem investoram. No tā ir kaut kādas iespējas vai nav, vai varbūt tas vienkārši ir laika zaglis kārtējais, kuram vispār varbūt nepievērst uzmanību. Un vēl šādā te formātā, lai mēs varētu pastāstīt par to, arī kas varbūt neietilpst mūsu ikdienas formātos. Un kāpēc šāda saruna? Tāpēc, ka tā saruna ir tāds labs veids, kā vienam otru izaicināt, padomāt par lietām, par kurām mēs katrs atsevišķi savā informācijas vai savā ikdienas burbulī mēs nepadomātu. Tad katru reizi atnākot ar kaut kādiem jauniem tematiem sarunām, īstenībā mēs izaicinām paši sevi ātri un aktīvi domāt, kā tas tiešām var ietekmēt investoru. Un pavisam īsi, jā, mani sauc Kaspars Peisnieks, un tagad ikdienā es rakstu kaspars.substack.com. Es sevi saucu par neatkarīgu investīciju analītiķi un rakstu galvenokārt par Baltiju, bet, protams, Baltiju nevar skatīt atdalīti no pārējās pasaules. Tādā ziņā Baltijas akcijām, tieši Baltijas akcijas un obligācijas. Bet Baltiju nevar skatīt atdalīti no pasaules, jo, protams, tie visi notikumi ietekmē un, attiecīgi, tad globāliem notikumiem tādā ar makro overlay, tā varbūt saukt smalki angliski, bet to arī visu skatu. Un tad mūsu šī te sarunas formāts ir paredzēts, nu vismaz mēs to sākotnēji tā esam iedomājušies, ka mēs katru reizi apskatīsim vairākus tematus, kas katram no mums šajā brīdī šķiet aktuāli. Viens no mums noprezentēs, ja tā var teikt, šo tematu, jeb pastāstīs, kas tur īsti notiekās un kāpēc tas ir svarīgi un kā tas ietekmē investorus. Un pēc tam seko, kādas ir tavas domas? Un šādā te formātā mēs iesim. Jā, izklausās. Man pašam ļoti interesanti. Es klausītos šādi, ja es kaut kur Spotifyā šo uzietu. Ko darīt tiem, kas varbūt nav vēl sākuši investēt, bet par kaut ko tādu domā? Tu teiktu, ka viņam šāds saturs varbūt nebūtu piemērots vai kā? Nē, viņš noteikti arī būs piemērots, bet ar to es vairāk gribēju teikt to, ka mazliet atturēsimies no tām pavisam ikdienišķajām. No finanšu pratību mēs pārtiks veidošanas budžets un finanšu pratību īsti nē. Varbūt arī nerunāsim par to, kurš tur brokeris ir labāks vai kurš instruments, drīzāk no tāda tiešām aktīva investora skatu punkta. Un, ja vēl neesi sācis spērt soļus investīciju jomā, tad cerams, ka šis pamudinās sākt meklēt un pētīt. Un pēc tam tad jau tie avoti un informācija ir ļoti daudz. Domāju, laika gaitā mēs noteikti tāpat arī pieskārsimies, kur vairāk kaut kādu informāciju var atrast, bet fokusēsimies uz to, kas varētu noderēt aktīvam investoram un tas, kurš jau kaut ko mazliet darbojas investīciju jomā. Mēs, protams, katru reizi to pieminēsim, bet šoreiz varbūt kā tādu lietu sargu es gribu pieminēt arī, ka mēs neko, kā saka, no savas puses nerosinām. Un tā nav nekāda padomu došana vai kaut kas tam līdzīgs, kā vienmēr katram pašam ir galvas pleciem, domājam, kur investējam. Mēs varbūt neslēpsim arī kaut kādus tādus
tos uzņēmumus vai, teiksim, kaut kādas akcijas vai obligācijas, vai kur mēs paši kaut ko esam ieinvestējuši, bet, kā saka, tas nenozīmē, ka jums tā kā būtu jāsako. Es domāju, gudri cilvēki to saprot, bet, lieku reizi atgādināt, man liekas, tas vienmēr ir svarīgi, vai ne? Jā. Jā, tieši tā. Nekas no šeit sacītā nav jāuztver kā investīciju rekomendācija, jo tā nav investīciju rekomendācija. Jā. Katram pašam jārīkojas pēc saviem ieskatiem. Labi, varbūt tad ķersimies klāt. Kā mēs darīsim? Tu laidi visus 3 savējos, vai tā mēs tā pamīšus? Tu vienes pamīšus. Es domāju, ka daram tā. Varbūt sākam, Kaspar, tā kā tā ir tava visa doma un iecerē, tad sākam ar tavu pirmo prezentāciju. Jā, pirmā prezentācija. Pirmā prezentācija ir par to, ka par mākslīgā intelekta rīkiem. It īpaši pēc Davosas ekonomikas fóruma norises ar skaļajiem izteikumiem no Anthropic vai no OpenAI vadītājiem, kur tur saka, tagad jau gandrīz mēs pat paši vairs neko neprogrammējam, visu dara tikai visi citi, un tūlīt jau 1-2 gadi jau neviens vairs vispār nestrādās, ja, un viss ies uz priekšu. Un šajā kontekstā man gribās mazliet ar vienu aptauju padalīties. Es pavisam ātri ieslēgšu, dalīties ar ekrānu. Man ir tāds nīcs, ka man gribās dažreiz padalīties kaut ko vajag uzlikt ar ekrānu, vienkārši, lai kaut kādus punktus padarītu vizuālus. Un Wall Street Journal ir nopublicējis aptauju, kurā bija aptaujāti pagājušā gada rudenī 5000 balto apaklīšu darbinieki, jeb ofisa darbinieki dažādos amata līmeņos. Un jautājumi bija dažādāki, bet viens no tiem bija, cik daudz laika, kā tu domā, tu ietaupi, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Tad tas, ko mēs redzam, to, ka darbinieki saka, ka viņi ietaupa necik, un tikai 27% saka, ka nedēļā viņi ietaupa mazāk nekā 2 stundas. Un tad tur pa kādam, kurš ietaupa mazliet vairāk. Savukārt C-suite, ja tie, kas būtu vadītāji, tie saka, ka viņi diezgan daudz ietaupa. Tie ir pat 19%, kas saka, ka nedēļā ietaupa vairāk nekā 12 stundas. Man gan, lai gan es pats neesmu C-suite vadītājs, bet ņemot vērā savu ikdienas lietojumu šiem rīkiem, man mazliet gribās apšaubīt tieši šo te formulējumu ietaupīt. Es drīzāk teiktu to, ka es izdaru ātrāk lietas, kuras citādākas varbūt vispār nedarītu. Līdz ar to es nevaru pateikt, ka man ir ietaupīts, bet es varbūt izdaru lietas, ko es iepriekš nebūtu varējis izdarīt. Un tad viens ir šo paturēt prātā, un tūlītās es padalīšos ar vēl vienu citu grafiku, kas, manuprāt, attēlo vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Un tas ir šīs jautājums ir, kas vislabāk noraksturo jūsu sajūtas par mākslīgo intelektu. Tātad, ko mēs ieraugam šeit, tad darbinieki saka to, ka gandrīz 70% viņi ir anxious, jeb overwhelmed. Tātad viņi ir, patiesībā viņi ir stresā vai pārslogot no mākslīgā intelekta rīkiem, no to izmantošanas. Un, ja man būtu jāiedod kaut kāds savs apkopojums, jeb tēze par šo visu, ir tāda, ka, mēs paskatāmies uz kopējo sadalījumu pa cilvēkiem, tad ir cilvēki, kuri uzņemās vairāk iniciatīvu risku, un tie ir šī C-suite sadaļa un uzņēmēji un visi pārējie, un tiem vienmēr ir motivācija dzīties uz priekšu un darboties un ņemties. Bet tad tomēr ir pārējā sabiedrība, kur tomēr ir kaut kāds vidējais, un šis te vidējais cilvēks, viņš pa lielam grib stabilitāti. Savukārt, mākslīgā intelekta rīks, lai tu no viņa izvilktu ārā tiešām rezultātu, kas tev palīdz, tev ir jābūt ziņkārīgam, tev ir jābūt mērķtiecīgam, tev ir viņam jājautā, tev ir jābūt gatavam riskēt, tev ir jābūt gatavam apšaubīt savas kaut kādas aksiomas, jeb tēmas. Bet mākslīgā intelekta rīki paredz, tad tieši, ka tev ir jābūt tādam. Savukārt, ja tu esi tas nosacīti vidējais vai pat tāds, kuram vispār vienkārši neaiztieciet mani un ļaujiet man darīt manu darbu, ja? Tad šis tev drīzāk uzliek vairāk stresu nekā prieku. Un atkal, C-suite, kāpēc ir tas lielais prieks? Tāpēc, ka C-suite, jeb vadības līmenī, tas tiek saredzēts kā iespēja mazināt izmaksas. Šeit apakšpusē atkal ir tieši pretējais iet. Kāpēc, lai es to darītu, ja tiks mazinātas izmaksas? Ja? Un līdz ar to šo visu es gribu aizvest līdz tam, ka ir diezgan rūpīgi vai, teiksim tā, ar pudu sāls jāņem vērā izteikumi, ko saka lielo AI rīku vadītāji, jo viņiem ir sava spēle, ko viņi spēlē. Šogad ir plānots Anthropic, jeb šis te
Claude, ja, un no otras puses OpenAI potenciāli IPO, tad viņu mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk līdzekļus, pēc iespējas vairāk klientus, pēc iespējas vairāk visiem iestāstīt to, cik viņiem ir liela spoža nākotne un kā tas viss būs, kāpēc viņi ir tik vērtīgi, un tad tam arī iet no otras puses šis te viss, ka vairs nebūs darba un visu darīs visi tikai caur mums, bet tad no otras puses ir, vai tiešām šie cilvēki visu izmantos, vai tas tur praktiski aizies, cik tad īsti būs tā lietojamība. Tad, es domāju, mēs varētu daudz vēl nākamajos raidījumos pieskarties pie kaut kādiem datiem par to, cik viņus lieto vai nē, vai to, ka sākās brīvlaiks un ChatGPT lietošana nokrītās būtiski, ja tāpēc, ka vienkārši izmantoja mājas darbu pildīšanai, tam līdzīgas lietas. Līdz ar to, tad tam ikdienas investoram ir, no šī mana tas secinājums ir tāds, ka ļoti jāfiltrē tas, ko saka vadības. Jā, ja Mans domas ir tādas, ka šeit būtu ļoti interesants kāds pētījums par to, tātad, kas ir tās motivācijas, kurās, piemēram, investori iegulda mākslīgā intelekta kompāniju akcijās. Un man, piemēram, šķiet, ka loģiski tā pirmais, no kā izriet viss, ir tas, ka šīs kompānijas gūs peļņu, jo šī joma ļoti strauji attīstās un tā tālāk. Tas tikai šķistu normāli. Bet tagad iedomājies, tu esi tas vienalga blue collar, white collar apkaklītas darbinieks, un tagad tu investē, un tu principā tā kā investē zinot, ka tava darba vieta būs apdraudēta kompānijās, kuras to dara ļoti aktīvi. Jautājums, vai tu tā kā apzinies to, un tu to dari joprojām, tāpēc, ka tu dzenies pēc tās peļņas, vai tu arī kaut kādā ziņā ņem pie savu investīciju lēmumu vērā to, ka šis var apdraudēt tavu pašu drošību un nākotni, it kā no tāda viedokļa. Un man gribētos kaut kāds tāds pētījums apskatīt, gan jau, ka kaut kas tāds ir, es pieļauju, bet man būtu interesanti papētīt šo tēmu, un kas varbūt varētu arī atturēt vienā brīdī, kad notiks tā apziņa un apskaidrība, ka mākslīgais intelekts patiešām visticamāk jau tā būs, ka atņems lielāko daļu to intelektuālo, pusintelektuālo darbu vietu un par automatizāciju vispār nerunājot. Un tad būs ļoti interesanti paskatīties, kā mainīsies varbūt investoru uzvedība. Kā tev šķiet? Jā, ļoti interesanti būs. Man gan liekas, ka lielākā daļa investoru sevi pārsvarā viņi tomēr var sanākt tā, ka viņi nav nemaz tie ikdienas darbu darītāji, tie, kas tur dzenās pēc tām iespējām, jo tie, kas ir tie dienas darbu darītāji, vidējais, ja nosauksim to tā, tad šis te vidējais, viņš tomēr sēž savā darbā, viņš dara savu darbu, par to saņem algu, un viņam netur nav motivācijas vai šīs ziņas izmantot mākslīgā intelekta rīks. Visticamāk, viņš ir nemeklē investīciju iespējas ārpusē. Savukārt, tie, kas meklē aktīvu investīciju iespējas, tie droši vien atradīs citus veidus. Bet es domāju, mēs vēl nākotnē varam daudz parunāt par to. Es domāju, diezgan daudz arī ir faktori, kas varētu apšaubīt arī to, cik tiešām daudz ko atņems, varbūt kaut kas atnāks klāt, kādas ir pašreizējo šo te rīku spējas, ka tās iespējams ir daudz kur pārspīlētas, un tur, kur skatās šos te use case, jeb izmantošanas gadījumus, tad tajā pašā Wall Street Journal rakstā komentārs no programmētāja, kurš saka, jā, es tā kā pilnīgi mainās mans darbs, bet iepriekš bija tā, ka es rakstīju kodu, šobrīd es paprasu viņam uzrakstīt, bet tad es pēc tam pavadu laiku viņu editēt. Un es te nenosaušu, protams, konkrētu pētījumu, bet autors, kuram es sekoju līdzi, viņš atsaucās uz pētījumu, kur bija tieši programmētāji arī aptaujāti, kā ir ar mākslīgā intelekta rīkiem. Tas, protams, jau bija pagājuši gadu pirms laika, tagad droši vien ir jauni rīki, jaunas iespējas un tam līdzīgi, bet tajā reizē šeit secinājumi bija tādi, ka tā kā pajautāt cilvēkiem, kuri izmanto mākslīgā intelekta rīkus, vai tu biji produktīvāks programmētājiem, ja? Viņi gandrīz visi atbildi jā. Tad, kad izmēra datos, tad produktivitātei faktiski neatšķīrās tas, kurš izmantoja mākslīgā intelekta rīkus un tas, kurš neizmantoja. Un galvenā atšķirība bija tā, tas, kas neizmantoja, tas turpināja to savu griezt smadzeņu un radīt to maksimāli precīzo kodu. Savukārt tas, kurš izmantoja, tam atkal bija mūžīgās šīs iterācijas. Uzražo vienu, pēc tam labo, pēc tam paprasa izlabot, pēc tam tu atkal pats labo un tam līdzīgi. Bet es domāju, šī tēma mēs par šo noteikti parunāsim, ja jums arī kaut kādi komentāri par šo droši varat ierakstīt komentāru tur apakšā sadaļā. Mēs pasekosim līdzi un varbūt jūs dosiet atkal kādu jaunu šķautni un ideju. Ko es nāku ar savu pirmo prezentāciju? Ja?
Jā. Tie, kas atceras 24. gadu un arī 25. Mums ir diezgan īsas atmiņas, mēdz tā būt, bet daži varbūt labi atcerās. Un es varbūt arī atgādināšu, ka bija tādi laiki, kad bija augstas procentu likmes, kad apstājās gandrīz tur kreditēšana, un vienā brīdī visi sāk satraukties par to, ka netiek vairs kreditēta Latvijas tautsājumniecība, bruk virsū bankām. Kāpēc jūs tā darat? Un tā bankas raustīja plecus. Pie mums vienkārši neviens nenāk. Attiecīgi naudas cena ir dārga. Nevienam tā baigi neinteresē nekas. Kaut kā tie uzņēmēji tiek galā bez tiem kredītiem. Un skaidrs ir tas, ka, protams, bez kaut kādas finansēšanās nav attīstības iespējas. Labi, tas ir skaidrs. Tad Eiropas centrālā banka dara savu darbiņu, pamazām laiž lejā likmes, bet tad uzrodās politiķi, kuri kaut kādu iemeslu dēļ, droši vien, ka jau vairāk savas popularitātes celšanas dēļ izdomā, ka vajadzētu tām bankām kaut kādu uzlikt pātagu vai kaut kādu soda mēru vai kaut ko tam līdzīgu. Un, ja atceraties, tad bija tas solījums, ka tās bankas, kuras nesasniegs noteikts kreditēšanas apmērus gada griezumā, nākamajā gadā maksās to vīnmilu, to nodokli. Lūk, un tur iespringa gan Lietuvas banka, teiksim, politiķi, gan, protams, arī Latvija tam visam līdzi, Igauņi tur kaut kādu hibrīdu, tur kaut ko mēģināja naglot. Bet es ja godīgi vairs neatceros, kā tiem Igauņiem tur beidzās, bet tas varbūt arī nav šobrīd tik svarīgi. Kas notika? Likmes gāja uz leju. Dabīgais pieprasījums, protams, ka ir pēc naudas bija redzams to, ka bankās sāka veidoties pat rindas pie kredīta izsniegšanas, un turpat Pēters Strautiņš ziņoja, ka banku filiālēs tur bezmaz sastrēgumi un kas tik vēl ne. Mēs arī to datos redzam, ka patiešām ir izdevies bankām tos kreditēšanas apjomus un tempus palielināt, bet tad ir tas jautājums par to, kāds tad ir bijis tas iemesls. Un es parādīšu šeit Latvijas bankas, te varbūt tā nevar salasīt, bet jūs redzat, ir tāda viena formula, kas ir tāda riktīgi sarežģīta. Es pat domāju, nav vērts viņu pat pietuvināt vai kā tam līdzīgi, bet tā ideja ir kāda. Latvijas banka izdod makroekonomisko prognožu pārskatus, un šis pēdējais pārskats par 25. gada decembrī, sevi ietver tādu jaunu modeli, kas saucās kredīta iestāžu solidaritātes iemaksu ietekmi uz kreditēšanu. Tātad banka ir paņēmusi šo politiķu tādu gānīšanos un toreiz to solidaritātes nodokli un iekļāvusi būtībā to kā vienu no elementiem šajā formulā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas bankā tā ir tāda, protams, pat par sevi ļoti autoritāra iestāde, un visi uz to skatās, un arī ekonomisti un bankas un visi. Un tas nozīmē, ja banka pieņem, ka ir vērts ielikt kaut ko jaunu modelī, tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds precedents, kam var sekot un kam var, teiksim, ņemt un nākotnē arī izdarīt kaut kādus līdzīgus vai secinājumus vai kā tam līdzīgi. Tātad tā ir teorētiska iespējamība, kā šī lieta strādā. Un tad tas secinājums, ja mēs tā palasam, ir, ka izmantojot modelī iegūtās elastības, ir iespējams aproksimēt, kāda būtu bijusi kreditēšanas aktivitāte 25. gadā, ja likums netiktu pieņemts. Modeļa novērtējumi liecina, ka 25. gada regulējumiem ir bijusi pozitīva ietekme uz kreditēšanas aktivitāti, proti likuma normas ietekme uz gada pirmajos 9 mēnešos novēroto kredītu atlikumu pieaugumu ir lēšama vismaz 2,6% punktu apmērā. Tātad viņi pat ir aprēķinājuši, kāda tā solidaritātes nodokļa, es pat teiktu, nevis, jo nevienam jau netika piemērots tas nodoklis, vienkārši tie bija draudi, ja? Un šī ietekme ir tātad tagad nosaukta, un tas, kas ir mana bāža, ir tāda, ka tagad pirms vēlēšanām politiķi izdomās, ka, hei, Latvijas banka šo ir pateikusi un devusi to mums kā zaļo gaismu,
ka tam ir bijusi pozitīva ietekme. Kāpēc, piemēram, šī nevar būt arī turpmākā regulējoša tēma kaut kādu vai nu bankas, vai arī varbūt pat citu nozaru regulēšanai? Jo gala beigās Latvijas Banka to ir pieņēmusi, akceptējusi, ielikusi modelī. Tas jau ir, kā saka, de facto noticis, un tam ir pierādījumi. Un es vienkārši lasot šo te, es tam uzskrēju, un es sāku domāt, vai šis nav bīstams precedents. Kas par to domā? Man tur viena cita jautājuma gribās pajautāt, vai tu domā, ka politiķi būtu pamanījuši šo lietu, ja tu nebūtu šajā raidījumā? Šis ir ļoti labs. Es nezinu. Varbūt kā nē. Bet no tāda precedenta skatu punkta, jā, protams, es piekrītu, jā, man arī negribētos kopumā, ka tiek caur kaut kādām šādām sankcijām tur motivēts vai nemotivēts, jā, tas tomēr kropļo brīvo tirgu. Un tad var pajautāt tādu jautājumu, kas tad gala rezultātā zaudē? Kurš būs tas zaudētājs? Ja? Un īstermiņā mēs pastāvēmies, īstermiņā īstenībā varbūt pat izskatās to, ka visi ir uzvarētāji. Bankas ir piespiestas rīkoties, ja bankas tad laiž lejā likmes, tur cīnās ar nosacījumiem, un tad vairāk izdod kredītos, ekonomikā lielāka aktivitāte, nekustamā īpašuma tirgu aktivitāte, ja nekustamā tur ir būvniecība, tā ir tomēr milzīga ietekme uz ekonomiku, un viss notiekās, ja, un zemāks procentu likmes, tad cilvēki mazāk maksā, citi vēl tur pārkreditējās, atkal mazāk maksā, viņš mazāk samaksā tur, droši vien viņš vairāk iztērē veikalā un visās pārējās vietās. Tad kopumā īstermiņā šķiet tā kā, labi, bankām jāsamazina šie procentu ienākumi, bet tie pašā laikā viņiem ir vairāk izdotu kredītu, ja, un vēl viens pozitīvais varbūt ir tas, ka izdodot kredītu, tev ir nepieciešams arī pašu kapitāls, un attiecīgi pašu kapitāls tev ir jānoslogo šeit, un ja viņš nebūtu bijis noslogots šeit, varbūt daļu no tā atkal varētu izmaksāt dividendēs ārvalstu īpašniekiem. Ja? Šeit tik tālu sanāk viss kaut kas pozitīvais. Un te es vēl vienu īstenībā gribētu lietu pielikt klāt, kas vēl īstenībā varbūt potenciāli pat ir ieguvējis no šī visa. Īstenībā no šī ieguvējis ir tieši potenciāls. Negribu apšaubīt pēc tam, ja, bet potenciāli lielais ieguvējs ir arī lielās bankas, kurām it kā ir potenciāls pakļūt zem šī nodokļa. Bet kas ar šo tiek panākts? Ar šo tiek panākts tas, ka likme tiek nospiest lejā un ne tirgus regulācijas motivātora dēļ. Jā, ir regulācijas nestabilitāte, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir pieaugušas ieejas barjeras. Ir pieaugušas ieejas barjeras nākamajiem spēlētājiem. Mēs varam kaut vai runāt par, vai nerunāt par indekso, vai cik viņiem labi vai grūti iet, bet redzam kopumā to, ka jauni spēlētāji šeit nenāk. Ja? Izņemot šis viens jaunais indekso, kuri tur startē iekšā, bet nav tā, ka no ārpuses laustos iekšā, un tā kā mēs jūsu tirgu tūlītās te izmantosim tās lielās tirgus. Manā uzskatā kreditēšanai jābūt ir pieprasījuma piedāvājuma atbilstošai. Ja ekonomika ir tāda, kur ir gatava attīstīties un ņemt jaunus kredītus un tā tālāk, tad tam ir jābūt tādam dabīgam procesam, ka man ir šobrīd attīstības situācija, es eju uz banku, ņemu kredītu un tā tālāk. Bet tajā gadījumā, ja banka ir spiesta mākslīgi paaugstināt kaut kādā veidā savus kreditēšanas apjomus, tad kas notiek? Notiek kaut kāda piespiešana, kaut kāda lūkšanās, kaut kāda tur, es nezinu, kaut kādas vēl citas manipulācijas, ja, ko viņas izmanto. Ja. Un tā ir tāda, man liekas, ļoti neveselīga arī biznesa prakse, manā ieskatā. Jā. Bet, droši vien atkal relatīvi jāskatās, ka kopumā jau tik daudz tie rīki ir izmantoti, jā, tas pats garantijas, kā tad? Kas no vienas puses to, lai būtu šī te kreditēšana, bet no otras puses atkal tas tomēr ietekmē šo te pieprasījumu piedāvājumu. Ja citādāk viņam nebūtu bijis iespējams saņemt, tagad pēkšņi ir iespējams saņemt. Un tad vēl relatīvi ne tikai skatu punktā, kas mums iekšēji notiekās, bet relatīvi varbūt arī, kas notiekās citās valstīs un ko mums pieļauj Eiropas visādi nosacījumi. Un tad katrs vienkārši mēģina, kur mēs varam izmantot kādus rīkus, lai viens otru paspaidītu, un cik elastīgs ir kaut kāds Eiropas regulējums, lai mēs nepakļūtu zem vēl kaut kā, ja? Un tad vienkārši gāz grīdā. Ja? Un līdz ar to es teiktu, jā, tas gala patērētājs beigās būs kaut kādā mērā par to samaksās, ar to, ka būs potenciāli mazāka konkurence nekā tā būtu iespējams bijusi brīvā tirgus apstākļos. Gala beigās, jā, tas ir risks. Mēs jau Kaspar nesakām, ka tas tā kā notiks rīt vai parīt, bet
šāds te gājiens, man liekas, ka Latvijas banka arī kaut kādā ziņā lāču pakalpojumu ir izdarījusi, šo te vispār adresējot tādu ideju un domu, ka to solidaritātes nodokli vispār vajag kaut kādā veidā kustināt un ekonomikā likt iekšā vienādojumā. Bet, pastāst, Kaspar, par pensiju līmeņu brīvlaišanu Lietuvā. Šī vēl viena ir lieta, kuru valstis savā starpā sacenšas, paskatās, kas viens otram notiekās. Pirmie bija Igauņi, kuri izdomāja to, ka varētu pa lielam otro pensiju līmeni. Visur iet runa par otro pensiju līmeni, kur dod iespēju cilvēkiem līdzekļus izņemt ārā. Un kas notiekās Lietuvā? Lietuvā no šī gada ir iespējams izņemt vai nu daļu, vai pilnībā izstāties no otrā pensiju līmeņa. Un tie, kas ņem ārā daļu, manuprāt, tur bija līdz 25%, tie jau savus pieteikumus varēja iesniegt no gada sākuma. Un es domāju, ka pirmie jau savu naudu ir saņēmuši savos kontos, jo tur bija pēc interneta atrodams informācijas, bankas solīja, ka tur burtiski 6-7 dienu laikā, darba dienu laikā tā nauda jau varētu būt kontos. Savukārt tie, kas pavisam stājās ārā, jeb ņem ārā visu savu uzkrājumu, tiem tad līdzekļi nāks ārā tie tiks apkopoti ceturkšņa griezumā, un tad pēc ceturkšņa tie tiks ņemti ārā, izmaksāti ārā. Un es tādu ierakstīju, kas izpelnījās gana plašu skatījumu un reakciju par to, ka, manuprāt, šis ir neizbēgams process arī Latvijā. Un nav tā, ka nevajag uztvert manu pozīciju par vai pret. Ja tu man jautā individuāli, es savu naudu gribu izņemt. Ja man jautā, vai kopumā visiem būs labi, ja viņi izņems, man nav viennozīmīgas atbildes. Tas droši vien atkarīgs no katra cilvēka, atkarīgs no katra gadījuma. Noteikti nevajadzētu pārvērtēt arī to, ka visi cilvēki ir nespējīgi un nezinoši, ko darīt. Un daudziem tiešām ir jautājums par motivāciju, bet ne par to ir runa. Tos, ko mēs droši vien šogad ieraudzīsim Lietuvā, mēs droši vien ieraudzīsim paaugstinātu ekonomisko aktivitāti, ka liela daļa līdzekļu tiks iztērēti. Un tie līdzekļi tiks iztērēti gan ekonomikā, gan kredītu dzēšanā, patēriņam, nekustamo īpašumu pirkšanai, tādā ziņā palīdzēt to izdarīt. Protams, ka tie vidēji atlikumi, ja atmiņa neviļ bija 8,000 eiro vai varbūt pat mazāk Lietuvā, es neatceros precīzi no galvas, bet tās summas vidējā viņa nav liela, tā kā iespējams viņa tiešām aiziet patēriņā. Bet kas notiks tālāk, es tā domāju. Būs jau redzams visticamāk otro, trešo ceturksni, tieši pirms mūsu vēlēšanām šogad būs redzams, kāda tā ietekme ir Lietuvā. Varbūt pat vēl nebūs redzams finanšu datos, cik būs jūtams tas, ka tomēr diezgan bieži par tām kaimiņu valstīm mēs dzīvojamies, ka kaut kas šķiet, ka tur tā dzīve kūsā, tā kā viss notiekās. Un ko grib cilvēki? Kopumā cilvēks vienmēr grib dzīvot labāk. Tas dzīvot labāk bieži vien saistās ar vairāk naudu, ja ļoti lielā daļā gadījumu. Un te ir tāda salīdzinoši perfekta iespēja politiķim iedot cilvēkam to, ko viņš grib, vairāk naudu, bet neceļot nodokļus. Un īstenībā papildus pat neceļot nodokļus, bet, piemēram, teorētiski, ja ļautu šo otro pensiju līmeni izņemt, tu pat vari vienreiz iekasēt iedzīvotāju ienākumu nodokli, tas, ka par to iepriekš netika iekasēts. Varbūt, ka var pieņemt vēl kaut kādu, var sasaistīt ar militārajām vajadzībām, droši vien ar militārajām, tas pat varbūt būtu tāds piegājiens, ka laižam vaļā šo te, lai cilvēki ko grib, un visi IN ienākumi tieši no šī mērķēta aiziet ar militārā budžeta finansēšanai un nevis dzīvot uz parāda, piemēram. Šādi te varētu būt argumenti. Es zinu, ka es arī varbūt šobrīd citiem iedod argumentus. Idejas iesai galvā. Jā. Tieši tāpat kā tu par banku nodokli, par kreditēšanu, tāpatās es par šo. Bet es domāju, ka arī bez manām idejām tas diezgan viegli nonāks daudziem dienas kārtībā, jo tā būs iespēja iedot naudu cilvēkiem. Un attiecīgi, vai nu tas var notikt pat nākamgad, ja nenotiek nākamgad, tad varbūt kaut kad tālā nākotnē. Un kādas būs sekas ilgtermiņā? Man šie te visi tādi tā kā ieteikumi vai komentāri par to, ka tad pēc tam nākotnē tur būs, mēs viņiem pēc tam tur maksāsim tur viņu pensijas un tur pabalsts un tam līdzīgi. Es domāju, gribētu teikt, ka tas viss notiekās arī šobrīd un kāda būs ietekme to, ka ja es savu pensiju otro līmeni izņemšu šodien un nevis potenciāli saņemšu pēc 30 gadiem. Un starp citu, viena interesanta statistika viens komentārā ielika to, ka statistiski savu otro pensiju līmeņu uzkrājumu neierauga vīrieši, kuri ir dzimuši līdz 2007. gadam.
jo paredzamais mūža dzīves ilgums ir zemāks nekā pensijas vecums. Jā. Līdz ar to tad, ir argumenti. Ir argumenti, jā. Ir argumenti. Kādas tavas domas, Kristīne? Es par šo te esmu kādu brītiņu domājis, bet kāda tā tava hipotēze ir, ka Latvijā tas ir tikai laika jautājums, jā? Ka mēs to darām? Jā, tāpēc, ka to ir salīdzinoši vienkārši izdarīt, iedot cilvēkiem naudu. Cilvēki redzēs blakus, reku Igaunijā bija uzrāviens. Jā, bet pēc tam tur iet ekonomikā, varbūt kaut kas citādāk, bet kur tad ir tā ietekmes pensionāriem? Neviens nevar parādīt pretējā pusē tos sliktās ietekmes. Var redzēt to, ka ir bijis tas, ka ir bijis ekonomikas uzrāviens. Mēs atkal no viņiem visu laiku atpaliekam. Redz, kur ir tas moments. Mēs varam jau to redzēt, kas ir noticis Igaunijā, ka viņi izrāva ārā to naudu, notērēja, un tagad patiesībā tā liela auditorijas daļa, kas to izdarīja, ir vispār bez nekā. Bez uzkrājumiem, bez nekā, vienkārši dzīvo nost, kā saka. Bet vai viņa dzīve ir būtiski mainījusies? Šobrīd, protams, ka nē. Protams, ka nē. Bet tas ir, tev jau nav jābūt lielam, kā saka, rēķinātājam, gudrniekam, kurš var saprast, ka, ja tu sāc visu to uzkrājumu no jauna, veidot savos, 45 gados, jā, tad, ko tu tur baigi, kā saka, iekrās un sakrās. No otras puses arī, protams, ka tā izņemšana, protams, ir, jā, un te ļoti pareizi Kaspars pateica, ka tas ir ļoti svarīgi saprast to motivāciju un vispār, kāpēc tu to dari, jā. Un, ja, piemēram, Kaspar gadījumā viņš varbūt iespējams varēs labāk, gudrāk ieguldīt nekā to dara viņa vietā kāds, tam es ticu, bet, vai tādas spējas būs daudziem, arī, droši vien, ka nē. Bet, jā. Bet es pavisam vēl vienu lietu. Kas vēl, manuprāt, šobrīd kopumā pietrūkst, ir no vienas puses tiek teikts, ka tā ir tava nauda, tu pats tur lem, tā ir tava kontrole, tādā ziņā, ka tu vari pat tur pensiju plānu izvēlēties, ja? Bet faktiski kontroles nav. Arī tajā brīdī, kad tu nonāc līdz otrā pensiju līmeņa izņemšanai, kādas šobrīd ir iespējas. Šobrīd iespējas ir vai nu tu ieskaiti pirmajā, tad atkal, principā, vai viņš tev būtu vai nebūtu, jā, mazliet viņi pamaina, cik tev lielu to pensiju maksās. Vai otra opcija ir, tu izmanto mūža apdrošināšanas polisi, kas tu faktiski nevari tajos 65 gados, es te biju uzkrājis savus 50, 100 vai cik tūkstošus, jā, kas lielai daļai tiešām būs tie apjomi gana lieli. Un tagad tu pienāc un domā, tagad es ņemšu un tā nauda būs, tur varēs rīkoties. Nē, tev ir jāiet caur apdrošināšanām, ja? Un tad, kad nonāk pie tur, es esmu bijis klāt ar radiniekiem šajās sarunās, un tur nav tā, ka tu vari uzreiz to naudu izņemt. Tev ir tādi plāni, tad viņu paši pat iesaka, ja tu ātrāk gribi tikt pie šīs naudas, tad vislabāk paņem šādu tā, lai to tur pirmajos cik gados izmaksā tik daudz tos procentus, un pēc tam tur kaut kur tur velkās. Ja? To ir tā milzīgā disonance ar to, ka tev tā ir tava nauda, un attiecīgi tev būtu jābūt kontrolē par to, pret to, ka īstenībā tev viņas nav. Un tad, tu man melo vienā vietā, labi, melo stingrs vārds, bet tu man maldini vienā vietā, tad kur man ir tā? Un šeit tas, ko Kaspars pat pastāstīja, man atkal bija saruna, es nesaukšu vārdā, bet viens investors, kurš kā iemeslu, tā ir hipotēze, protams, kā iemeslu tam, kāpēc Igaunija brīvlaida šo pensiju līmeni, bija tas, ka tur brieda iespējams tiesvedības, jo, kā jūs zināt, tā kā VSA nodod šo te deleģē tos plānus, tā kā tādiem certificētiem ieguldītājiem, institūcijām apkalpot. Un viņi to dara. Bet tur bieži vien ne visi tie plāni ir ar izaugsmēm, daudz ir arī ar zaudējumiem. Un tur Igaunijā faktiski esot briedus situācija, kur tāda kolektīva tiesā iesūdzēšana būtu, ka tu valsts iesūdz tiesā par to, ka es tev esmu, kā saka, devis naudu, tu viņai esi samazinājis, nevis palielinājis. Un kad, tīri hipotētiski būtu iespēja, ka tiktu radīts precedents, ka cilvēki, kuriem pensiju plānos ir zaudējumi, viņi būtu varējuši tos atgūt, kompensēt no
ka valstī tas būtu jākompensē kaut kādā veidā. Tur viņš atsaucās uz kaut kādu arī likumu un tā tālāk. Es tur baigi neiedziļinājos, bet tā doma tāda, ka tas esot bijis viens no tiem iemesliem. Interesants, vienkārši kā doma, ko pamest gaisā, vai ne? Varbūt ir tas arī kaut kāds aspekts. Jā. Labi, ejam tālāk. Es tomēr par to kapitāla tirgu drusku gribu parunāt. Man ir ļoti viena sāpīga tēma, un es gribu arī, Kaspar, tev viedokli ļoti, ļoti dzirdēt. Jo šo es laikam ar tevi neesmu nekad jautājis, bet tā. Kopumā mēs visi esam, protams, par to, ka valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām būtu jāvirzās pirmkārt jau uz tādu caurspīdīgāku pārvaldi, skaidrāk saprotamiem mērķiem. Nodalīt, kas ir tiešām pašvaldību vai valsts pienākums, kas ir komerctirgam domāts. Var sakot, tādu uzņēmumu sakārtošanu. Mēs par to varam vienoties. Droši vien, ka tur neviens pretinieks tam nebūs. Bet tad ir jautājums par to, kuras no šīm visām sabiedrībām ir jālaiž uz vai jākotē biržā un jādod investoriem iespēja arī līdzdarboties. Un te ir man tādas divējādas domas par šo, jo es vienmēr esmu bijis tas atbalstītājs un teicis, ka to vajag darīt, bet kaut kā ar vairāk pēdējā laikā mazliet iedziļinoties šo potenciālo uzņēmumu darbībā, vadības, teiksim, tajā stilā un vispār arī, teiksim, tajā, ko viņi dara, es sāku domāt, vai es ar savu naudu gribētu teiksim, piedalīties kaut kāda, piemēram, paņemsim vienu piemēru, Rīgas namsaimnieku, ja? Par ko tiek runāts tur tagad, ja? Ļoti, ka tagad tas būs pirmais uzņēmums no pašvaldības, kas ies biržā un tā tālāk. Bet vai es gribētu tādā uzņēmumā iegādāties akcijas? Jo mēs paskatāmies uz šī uzņēmuma, teiksim, darbību, viņam ir sava bāze. Bet tad, ja mēs runājam par kaut kādu attīstību, tad tā ir jau konkurences cīņa ar elkoņiem. Un šāda te kompānija, viņi nav pieradusi ar elkoņiem darboties. Viņi ir pieradusi, ka viņiem ir kaut kāda sava bāzīte, kuru viņi apkalpo, un tā izaugsme, tas ir tikai tīri teorētiski. Viņi saka, ka mēs gribam iet tur arī Viļņā un Tallinā un būt tur kaut kādu Baltijas līmeņa spēlētājs un tā tālāk. Teikt ir viens, darīt ir kaut kas cits, jo es kaut kā neticu, ka tu vari būt kompānija, kas visu laiku ir domājusi un apkalpojusi tikai to savu lauciņu, ka tu tagad vari pēkšņi pavērst skatu un kļūt tur globāli domājuši uzņēmums vai ar kaut kādām lielām ambīcijām. Es kā investors es tam neticu, un man liekas, ka es neesmu vienīgais. Kaspar, kāds ir tavs domas šajā? Mēs, gatavojoties katrai no šīm epizodēm, arī uz priekšu, mēs ar tiem tematiem iepriekš apmaināmies, vai ne? Lai tā nav tā, ka skatītāji, klausītāji zināšanai, lai nav tā, ka no baltas lapas. Un īstenībā, tad, kad tu šo pateici, šo tēmu ielika iekšā, par Rīgas nama pārvaldnieku, tad man īstenībā bija jāpameklē. Man bija jāapmeklē, es kaut kā biju palaidis garām tajā dienas kārtībā to, ka viņi ir nosacīti tik tuvu vai to, ka tik tiešā veidā to komunicē. Attiecīgi līdz manīm tas tādā veidā nebija atnācis. Bet es domāju, jāsāk ir no tā, kāpēc vajag tajā biržā iet. Ja? Un tipiski jau ir tie divi varianti. Viens ir piesaistīt kapitāla izaugsmai, un otrs ir taisīt kaut kādu exitu. Un šeit šķiet no šīm viedokļiem, tas, ko es apskatīju un apkopoju, tad šeit pārsvarā ir vēlme atbrīvoties un pat atbrīvoties tādā apmērā, lai tas vairs neskaitītos pašvaldības uzņēmums kaut kādā laika periodā. Es pieņemu tādā veidā arī atbrīvoties no atbildības, kad caur to var kaut ko darīt un varbūt arī pašvaldība tādā veidā var, viss brīvais tirgus mums vairs nav tur, mums pat nav kontrolas šeit, tāpēc mēs pat nevaram kaut kā tur ietekmēt, kuru kā tur apkalpo vai neapkalpo. Un tad atkal no investoru skatu punkta, es teiktu, ir divi šie lielie virzieni ieguldīt šos IPO, jeb akcijās kopumā, tīpaši Baltijā. Viens ir izaugsme, un otrs varētu būt dividendžu spēle. Un tad izaugsmei, tad, ja tiek piesaistīts kapitāls tikai, lai izpirktu veco,
tad ir jautājums par izaugsmi, vai kā viņa tur būs, cik viņi. Tad vienkārši būtu jāpaskatās iepriekšējie finanšu dati, cik tā izaugsme ir bijusi, ko viņi ir spējuši uzrādīt. Un tam līdzīgi. Ja tiktu piesaistīts kapitāls izaugsmē, un ka mēs šo kapitālu izmantosim tur ieejai tajā tirgu, un tāpēc mēs tur dempingosim vai vēl kaut ko darīsim, lai tur tik iekšā pozīcijas izveidotu, tas atkal būtu cits stāsts. Savukārt, ja izēja, tad man vairāk tas šķiet, ka tas potenciāli varētu būt kaut kāds dividendžu stāsts, bet tad atkal man būtu jāredz, kādi ir bijuši tie iepriekšējo gadu finanšu rādītāji, lai apstiprinātu to, ka tās dividendes ir, kāda ir pieņemta dividendžu politika un tam līdzīgi. Droši vien, ka visi būtu ieguvēji, ja viņi kaut kādā formā biržā nonāktu, lai viņiem ir vēl vairāk zem šīs publiskās lupas, lai ir kaut kāda pāraudzība plašāka, lai būtu mazāks risks kaut kādiem skandāliem, un tikko kā tu vairs neesi pilnībā tur pašvaldībā integrēta vai valstī integrēta iestāde, tur, es domāju, cilvēki vēl vairāk reizes padomā pirms darboties ar kaut kādām nelabvēlīgām darbībām vai nē, jo tomēr tur ir privāti akcionāri iesaistīti, un tur var atrasties pietiekami daudz tādi, kas pat ja tur tas materiālais nav tik milzīgs, bet viņi tīri sporta pēc gribēs tevi nolikt pie vietas. Un to no tāda aspekta tas tiešām būtu labi, bet jautājums, tad kādā formātā vai kādā apmērā vajag iet biržā. Mums bieži vien pieminam Lietuvu kā piemēru, kur salīdzinoši liels šis market caps, ja tirgus kapitalizācija pret IKP, bet tajā pašā laikā es nesen tieši izgāju cauri visām Lietuvas akcijām. Un tur ir vairākas, vismaz divas, tad Litgrid un Ambergrid, ja pārvades operatori, kuriem biržā ir 3 vai 4 vai 5%. Un tā kā viņi skaitās tie market capā, viņi ir, faktiski viņos lielie ieguldīt nevar, mazie tur kaut ko tur bišķi ņemās, kaut kādu dividendu, tur 4-5% dabū. Jā, bet tev ir publisks uzņēmums ar visām tām prasībām, viņi tur atskaitās un jābūt visām tur šis ir labs aspekts, ko tu saki. Varbūt vajag ķekšapēt šādu te izdarīt daudziem, šādā te veidā viņus tur aizlaist, un tad varbūt būs vēl lielāka kaut kāda motivācija neielikt iekšā valdēs padomēs, tā teorētiski, kas ķeksim atbilst, bet visi redz tā, ka, Šis, starp citu, kas par ko tu saki, ir aspekts, par ko es nebiju aizdomājies, ka patiesībā jau tu vari kotēt biržā arī 2-3% pēc būtības, un tas mērķis patiešām nav tur kaut ko tur. Ja tu, piemēram, tādiem iesācējiem investoriem, šī ir laba tēma, tu vienkārši ieliec kaut ko nedaudz iekšā, vienkārši paskatīties, kas tur notiek, vai ne, vienkārši tā, kaut vai vienkārši, lai tev portfelī ir, jo tu gala beigās izmanto varbūt arī viņu pakalpojumus vai kā, kā saka, tu kaut kādā veidā to lojalitāti izrādi. Tā varbūt tiešām nav slikta doma tikai tāpēc vien, lai tas uzņēmums kļūtu caurspīdīgs un publiski caurskatāms un labi redzams un viss pārējais. Vienīgais, par ko es tiešām domāju, ir, piemēram, tāda paša nama pārvaldnieks, laikam viņi iepriekš par namsaimnieku sauc, sorry. Tas tā neprofesionāli no manas puses. Rīgas nama pārvaldnieka gadījums, ja, piemēram, ir, es tiešām domāju, redzi, kur ir tas moments. Kāda mums ir uzticība šobrīd valsts un pašvaldību vispār iestādēm, tā skaitā arī uzņēmumiem. Latvijā viņa ir ļoti zema, tāpēc, ka mēs visu laiku, tik līdz ir kaut kāds skandāls vai kaut kas, panorāmā pirmais sižets, ja, Rail Baltica, visu laiku acu priekšā, tev visu laiku ir kaut kāda tāda čērņa. Un tad tu zini, kā, pat ja tas uzņēmums ir ļoti, tiešām labs, ambiciozs un tā tālāk, bieži vien viņi visi pazūd tajā kopējā imidžā, tajā sliktajā imidžā, tajā mučkulī. Un tas ir tas, kas arī man mazliet biedē, ka mēs vienkārši vairs neusticamies daudz tādiem šiem te uzņēmumiem. Un tagad einu tagad tādus palaidu un kotēju biržā, tur var būt labvēlīgi apstākļi, ekonomiski un vispārējais, bet tieši šī te imidža tēma, ir tā, kas varbūt viņu nolaiž atkal pazemina. Es teiktu, ka varbūt šeit ir iespēja to mainīt, vismaz mēģināt mainīt.
no pozitīvā skatu, optimistiskā skatu punkta. Ja? Es kaut kādā mērā tev piekrītu, bet tad būtu tā iespēja kaut ko pamainīt, viņiem ar savu darbību to pierādot. No citas puses atkal ir tas, ka viņi ir diezgan labs kandidāts, tāpēc, ka viņi ir, var teikt, uz retail orientēti, viņiem ir milzīga sava klientu bāze, attiecīgi būs kam savas akcijas pārdot. Tu vari uz rēķiniem uzlikt, ja, ka kur mums būs starts biržā un ieguldi valsts uzņēmumā, ne, bet pašvaldības piedarošā uzņēmumā. Un tas, ko tu sāki par šo kopējo neusticību, es domāju, ka jā, bet mēs īstenībā pagaidām Latvijā nevaram spriest, jo mums nav vēl bijis šī precedenta. Mums bija Rīgas ūdens obligācijas, ir Latvijas energo obligācijas. Labi, Latvijas energo tur tipiski ikdienas investors nepiedalās, ja, bet Rīgas ūdeni tur ļoti izķēra. Ja. Un ka var izrādīties to, ka diezgan liela sabiedrības daļa tomēr, ka mēs nenovērtējam to, cik viņi tomēr salīdzinoši tic šīm struktūrām, jeb valsts kā tādam, varbūt vēsturiskā mantojuma dēļ vai kā, es nezinu, ja. Bet ka var izrādīties beigās tomēr, ka diezgan daudzi grib, un ja tādā veidā mēs viņus varam dabūt iekšā, ja tādā tos investors mēs varam dabūt biržā ar domu tādu, ka viņi vienu pamēģina un pēc tam nākotnē jau mēģinās kaut kādus citus skatīsies uzņēmumus. Ja mēs varam dabūt pašu uzņēmumu iekšā biržā, lai viņiem vēl labāk procesi ir, un tad, iespējams, šādā veidā arī viņiem pat tas būtu veselīgi, lai viņi no visu kaut kā var atbrīvoties. Un ka pat iekšēji pateikt, zini, tagad laiki ir citi. Ja, ja tur vēl joprojām kaut kur ir kaut kas tāds, es nezinu. Ja? Bet tā vienkārši atkal runājot par to, to tēlu noskaņojumu. Tas ir pieņēmums. Kad ir šīs tas ir pieņēmums, kā beigās, un uzrakstiet komentāros, ko jūs par šo domājat, ko jūs darītu, ja? Un kā jums, piemēram, šķiet, vai tas imidžs kopējais valsts pašvaldību uzņēmumiem un organizācijām, vispār valdībai un tā tālāk, visām publiskajam tam sektoram, ietekmētu to vai neietekmētu, piemēram, jūsu izvēli kaut kā investēt vai neinvestēt kaut ko, tā. Ļoti interesēti. Nu, ko, ķeramies klāt mūsu pēdējām prezentācijām. Kas par tevi vēl viena ir atlikusi? Man arī vēl viena tāda pusīta bezmaz. Jā, mēs jau laika ziņā skrienam uz beigām. Es varbūt pavisam īsi. Labi, īstenībā, ka maz laiks palicis. Par šo varētu it kā runāt ļoti daudz, bet man tā viena lielā tēma, par ko gribēju parunāt, ir ģeopolitika. Jā, par to tiešām varētu runāt daudz, bet galvenokārt tieši par Trumpa darbībām un izteikumiem un ietekmi uz investoriem šeit. Un es tev nerunāšu par to, cik ir tur jēdzīgi Grenlandi vai ne Grenlandi, bet vienkārši tā visu savilkt kopumā un ko tas potenciāli manā skatījumā nozīmē Baltijas tieši kapitāla tirgiem. Ja, kopš Trumps ir otrajā termiņā stājies par prezidentu, viņš diezgan skaidri un konsekventi ir devis ziņojumu to, ka Eiropai pašai par sevi ir jārūpējās. Ja. Arī ar daudzām savām darbībām viņš pat, ja nenostājās no Grenlandu, viņš totāli nostājās pretējā pusē, tieši izaicinot. Jā, tā ir viņa stratēģija, paprasīt 10 reizes vairāk nekā viņš gribēja, faktiski dabūt 2 reizes vairāk nekā viņš gribēja, un visi beigās tā kā tāds, viss labi, viss veiksmīgi, jā, bet tā ir viņa stratēģija, bet tomēr tas ziņojums ir diezgan skaidrs tam, ka jums pašiem ir jātiek galā, jums pašiem sevi ir jāspēj uzturēt. Un tas nav ne labi, ne slikti, es savā ziņā tam piekrītu, Eiropai pašai būtu jāspēj parūpēties par savu drošību. Vienkārši viņš to tā ir skaidri pateicis, un Eiropā to es nezinu, tā kā bez mazliet dažbrīd uztver ar kaut kādām šausmām, ar vēl kaut ko, bet kā tagad mēs paši, ja, vai tā, un tas, kas... un attiecīgi, ko tas nozīmē pašai Eiropai? Tas nozīmē, ka pašai Eiropai ir jāspēj sevi aizsargāt. Manos novērojumos, jā, ir vis kaut kādas pozitīvās tendences. Tur Rheinmetall kaut ko vairāk ražos, vēl kaut kādi uzņēmumi. Bet kopumā mans vērtējums pēdējos dažos gados par to Eiropu ir tāds, ka galvenokārt viss ir tādos deklaratīvos paziņojumos, ka ir jābūt par mieru, mēs pieņemam tur deklarācijas, tad mēs taisām akordus, tad mēs tiekamies, mums tur ir Parīzes samits, tad mums tur ir vēl kaut kāds samits, ja. Bet tā reālā virzība, reālais atbalsts, ja būtu spēja palīdzēt Ukrainai tādā apmērā, lai šo visu izbeigtu bez amerikāņu iesaistes, tas būtu izdarīts. Bet, manuprāt, nav ne spējas, ne arī pietiekamas gribēšanas. Un tāpēc tā Amerika bija tik svarīga. Un tieši tajā kontekstā ASV caur Trumpa šiem tiešajiem paziņojumiem, kur ir atstatīšanās nost, ka tas vienkārši palielina risku šeit. Viņš palielina risku šeit, un ko tas nozīmē mums lokāli, Baltijā, ir tas, ka šis ģeopolitiskā riska prēmijas, tā teikt, uztvere, manā skatījumā viņa pieaug. Un tas nozīmē to, ka ieraudzīt ārvalstu investorus tajos pašos finanšu instrumentos būs diezgan izaicinoši vēl labu laiku.
Un, jā, man pretī varat nolikt tos piemērus, kur kāds tur kādu rūpnīcu taisa, kur vēl kaut kas. Jā, pa tām daļiņām ir īpaši tiem, kam jau šeit kaut kas ir. Viņam jau īstenībā nav citu variantu, divi varianti. Vai tu taisi ciet, jo tu uzskati, ka risks ir pārāk liels, vai otrs variants, tu paļaujies, ka viss būs kā būs, un tu taisi tur, kur tev kapitāla izdevīgāk ir to darīt. Nu, lielākā daļa es pieņemu šajā te otrajā, jo taisīt ciet tu arī īsti nevari, to reālo risku nav. Bet es tos daudzos formātos teicu to, ka, ja es būtu tur portfeļu pārvaldnieks Zviedrijā, Vācijā, Londonā, vēl kaut kur, man būtu privāta klienta vai pensiju fonda līdzekļi jāiegulda kaut kur, un pie manis atnāktu tagad viņam Kaspars no Latvijas un teikt, zini, mums tur ir tādas šitās dividendžu akcijas, tādas tur ienesīgumus var dabūt. Un es pats ne, bet zinu, tas risks tur ir baigais. Jā, tas ienesīgums potenciāli ir, bet ja es to tur ieguldīšu un zinot un ņemot vērā to, kāds ir šis ģeopolitiskā riska prēmija, jeb uztvere, jeb varbūtība, un tur tiešām kaut kas, nedod Dievs, notiks, tad droši vien tās arī varbūt manas karjeras beigas. Jo vienkārši drošāk ir tur nebāzties. Tieši tā, vienkārši runājot. Jā. Un tā ir tā lielā ietekme, jā, vai tur Grenlande, vai tur vēl kaut kādas citas darbības, vai tur kaut ko dara Venecuēlā, vai vēl kaut kur. Tas ikdienā, es teiktu, ka tam ikdienas investoram tas lielā mērā ir laika zaglis šim visam, pārāk daudz uzmanību veltīt. Savukārt tā galvenā ietekme ir tāda, ka varbūt šīs investīcijas, kas mums daudz kur šeit Baltijā ir salīdzinoši lēti novērtētas, šķiet, ka tās iespējas ir daudz, ka viņas varbūt nemaz tik drīz dārgi nekļūs novērtētas, ja vien mēs paši viņas nedzīsim augšā. Pagaidām pašiem tik daudz nesanāks atzīt augšā, savukārt uz ārpuses naudu es liels cerības neliktu pagaidām. Jā, es domāju, ka tas, ko tu saki, ļoti pareizi, un to jau arī tas Trumpa otrais termiņš arī ļoti labi parāda, kas notiek akciju tirgos. Mēs redzam, ka tur principā jau viss rullē un notiek, un ar kaut kādām dažām korekcijām, tur kaut kādās dažās jomās un nozarēs. Bet tā vispār jau kopumā, man liekas, vidējais amerikānis, kurš ir saguldījis iekšā savos tur fondos, kaut kādos S&P vai vēl kaut kā, viņš, es domāju, ir relatīvi priecīgs. Viss notiek, viss griežās, un līdz ar to arī ekonomika, varētu teikt, ir tā kā neuzrāda nekādas tur baigās bremzēšanās vai kaut kādu lejupslīdi tieši iemeslu dēļ. Tāpēc, ka viņiem ir labas atdeves. Tur jau viss ir forši. Un par riskiem, ko tu saki, es tev pilnīgi piekrītu. Es tieši tāpat, ja es būtu kaut kāds lielā fonda menedžeris vai ne, es šajā laikā varbūt uzvestos konservatīvāk, un tas nozīmē, ka es uz Baltijas tirgu tiešām skatītos ļoti, ļoti skeptiski un lielām aizdomām pagaidām. Un tā. Tad tomēr tur būtu jāpamainās. Mazliet jānomierinās Krievijas-Ukrainas situācijai. Mazliet, bet patiesībā tam būtu jābeidzās. Un Krievijai kaut kādā laika periodā būtu jāpierāda, ka viņa ir adekvāta kaut kādā veidā. Citādi skaidrs, ja tur ir pilnīgi kaut kāds ķēdes norāvies. Prezidents, kuru vairs tauta nemīl, tāpēc, ka viņš to karu nav vinnējis, un tā tālāk, tu jau nezini. Viņš jau principā jebkurā brīdī var pavērst stobrus pret kaut kādām NATO valstīm vai kā tam līdzīgi. Un es teiktu, es nezinu, kā tu par to domā un jūties, bet man jau kaut kā liekas, ka mēs esam sev kaut kādus nākamās 20 gadus uz priekšu jau to nopelnījuši, to riskantā reģiona statusu. Man gribētos teikt, ka tomēr arī nav izmantotas tās iespējas, kas pēdējos gados bija, no tāda ziņa to, ka tas signāls tika iedots ļoti skaidrs, ka tie riski ir, bet tā rīcība pretējā pusē nesako vēl turpat, vai tādā apmērā, kā es domāju, lai mēs kaut kādu jēdzīgu mērķi sasniegtu, lai man piedod visi, kas varbūt zina vairāk un varēs man tajā oponēt, bet patās kaut kur Lietuvai bija ziņa par to, ka viņi saka, bet mums ir jārēķinās arī ar plāniem, ja kaut kas notiek un neviens nenāk. Ja, un ko mēs darām tādos gadījumos? Un vai mums šādi tiek publiski kaut kur šādi scenāriji diskutēti, vai kas ir? Un šī visa kontekstā man vienkārši, atkal
piedodiet, ja, kas skatās, ja, bet domāju tieši par to ģeopolitisko riska prēmiju, un atkal, nu, tad, lai tu atbaidītu pretinieku, tev ir jābūt parādītam, nu, ka tu esi, nu, spēcīgs, ja, un tu nebaidies, ja, un Somijas nostāja, ja, Somija lielisks piemērs, ja, kur viņi ļoti ilgi tam gatavojās, un labākais ir būt gatavam, un ka tev nekas neatnāk. Savukārt šeit, ja mēs runājam par Latviju, kur mūs iesauc 100 ar kaut ko karavīrus šajā dienestā šogad sākumā, un vasarā tur plānot. Kaut vai šīs nedēļas ziņa par to, ka aizsardzības ministrija tikai tagad plānos vai veidos plānošanas grupu par to, kā tos ceļus un dzelzceļus tur potenciāli nākotnē neutralizēt, ja iebrukuma gadījumā, kas nozīmē, ka tu kaut ko plānosi vēl, ja, ka tam jau bija jābūt jau pirms 2 gadiem galdā. Jau, nu. Man gribētu teikt, ka ir milzīga šī atšķirība starp to, kā uzskata kaut kādi tie, kas rīkojās un kaut ko vada. Tad es nezinu, cik liela tur tiek piešķirta varbūtība scenārijiem, ka šeit var sākties kara darbība. Es pieņemu, ka tā varbūtība tiek uztverta kā ļoti maza. Es nezinu, cik procentuāli, bet es domāju, ka tā atšķirība starp to, kā to uztver tie un kā uztver citi, droši vien ir mērāma reizēs. Un tad arī no šī veidojās tā ģeopolitiskā riska uztveres prēmija. Ja, jo īstenībā jau nav, mēs nezinām precīzi, kas būs, bet tā nauda plūst atkarībā no tā, cik ir uztvere. Ja, cik mēs lielu saredzam šo risku, jo mēs faktiski jau viņu nezinām. Mēs zinām, ka viņš nav 0, mēs zinām, ka viņš nav 100%, bet viens viņu redz 1%, un cits redz 20%. Tā atšķirība ir 20 reizes. Nu, matemātiski tā. Un tieši šajā uztverē, ja, un manuprāt, šī uztvere, jeb šī riska prēmijas uztvere, attiecīgi šī varbūtība, kā viņu redz. Manuprāt, labi, manai prezentācijai to mēs pārliksim uz nākamo reizi, jo tur mums nebūs vairs ievada, līdz ar to mēs ātrāk ķersimies lietām klāt, bet es pavisam ātri tev gribu pajautāt par zeltu un sudrabu. Te man arī pašam ir bijuši jautājumi, ko darīt, vai teiksim, tas kaut kādā veidā ietekmēs nekustamā īpašuma cenas vai dzīvokļus. Pirkt tagad, pagaidīt, ko darīt. Nu, un tā mana doma pavisam ātri ir tāda, ka es redzu, ka zelts, ja Trumps iebruks Irānā, tas nozīmē, ka zelts jau turpinās iet uz augšu. Paskatīsimies, kas notiek ar dolāru. Visticamāk, zelts ies uz augšu. Ja mēs tā paskatāmies uz Amerikas iespējamām potenciālām grūtībām maksāt par savu parādu, zelts ies uz augšu. Nu, tātad es neredzu šobrīd nekādus baigos iemeslus tam zeltam krist. Savukārt sudrabā, ja notiks krīze kaut kāda mākslīgā intelekta uzņēmuma akcijās un tā tālāk, tur jāskatās vairāk, es to sudrabu kaut kā tomēr vairāk piesaistu kā commodity, kuru izmanto kaut kādos tur savienojumos un tā tālāk. Es viņu neskatu kā dārgmetālu, kuru tu uzkrāji kā līdzīgi kā zeltu, bet drīzāk kā varš vai kaut kas tamlīdzīgs, ja, kas tiek izmantots industrijās un tā tālāk. Un sudrabs ir tāds dārgmetāls, kuri izmanto šajos datu centros un tā tālāk, un statnēs un stekos, un kur tur vēl ne visādos ražošanā viņi izmanto. Un tajā brīdī, kad tās industrijas bremzēsies, arī mēs redzēsim korekcijas sudraba cenā, es domāju. Bet tev atrast tāds šots, ko tu domā? Jā. Man liekas, šobrīd ir aizgājis tajā fāzē, kur vairāk ir nevis cena tiek balstīta uz reālajiem faktoriem, dolāru uzticības kritums vai tur riska novēršanās vai vēl kaut kas, bet šobrīd ir aizgājis vairāk šis FOMO, jeb bailes palikt ārpusē un spekulatīvā mānija, mīmija un tas viss. Un līdz ar to šajā brīdī es neuzņemtos prognozēt nekuru pusi, nekur, kas varētu būt. Es teiktu, ka tikpat labi ir iespējams, es skatos dažādus šos stratēģus, bet tur analītiķus un vēl kaut ko, un viens saka, ir potenciāls, ka sudrabs aiziet līdz $500 par unci, tajā pašā laikā ir pilnīgi normāls potenciāls, ka viņš aiziet šobrīd no $100 līdz 75, līdz varbūt pat 50 atpakaļ atkrītās. Tas arī ir iespējams, tāpēc, ka var izrādīties, ka šī ir bijusi kaut kāda īstermiņa spekulatīva mānija, un tajā pašā laikā ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, vai lekt iekšā vai ārā. Es nevienam vispār negribētu neko ieteikt, un šajās trakajās mānijās labāk tomēr nepiedalīties un atturēties. Ja vien negribās tīri spekulēt, bet tad atkal šajā brīdī tīri tā, skatoties, kas ir tie faktori, kas viņam vēl liks kāpt uz augšu.
Tās lielās tēmas, Jā, manuprāt, viņas ir šobrīd vairs izspēlētas. nestrādā. Jā, Viņas vairs jā. nav valītas pie tik lieliem pieaugumiem. Un, attiecīgi, tajā brīdī paliek tikai pieprasījums un piedāvājums. Un to mēs nezinām, kā strādā šis cilvēku psiholoģija, kurā brīdī viņi metīs nos, kurā brīdī viņi pirks. Priekš manis signāls šonadēļ īstenībā ir bijis tas, ka šim zelta un sudraba cenu pieaugumiem īsti vairs nav ticības, un ka to drīzāk ir mānija, ir zelta un sudraba ieguvēju cenas, kur viņiem patiesībā visaugstākie pīķi bija tieši pirmdienas atvēršanās brīdī, kad bija augstā cena, visiem liels prieks, un savukārt daudz no šiem mineriem viņi šobrīd pat ir 10-20%, tur mazāki, ja lielie, protams, ne, lielie tur tā, bet spilgts piemērs bija ceturtdienā, kad zelta cenas tur 3-4% plusā, bet dienas vidū jau zelta ieguvēju indeksa fonds ir -3%. Tātad, tur notiekās peļņas fiksēšana. Ar to teorētiski vajadzēja būt tieši otrādāk, ka tie mineri auga ar multiplikātoru pret šīm dārgmetāla cenām, tāpēc, ka pieaugot dārgmetāla cenām, viņiem ļoti pieaug peļņas maržas. Ja tas tā nenotiek, tad, ja šie te saskata, tas, ka tā visticamāk tas tā nebūs, būs kaut kādas korekcijas, un tur, attiecīgi, tie, kas visvairāk no tā varētu reāli iegūt, tur tiem investoriem vairs nav ticības šim kāpumam. Bet tas nenozīmē to, ka nevarētu būt vēl kaut kādi milzīgi kāpumi. Un jāatcerās vienmēr tās patiesības, ka tirgus var būt neracionāls ilgāk nekā var izturēt tās kontus. Ja tu liksi tur kādas short vai vēl kaut kādas likmes, vai tur vēl Tu neuzvarēsi ar savu kontu tirgu. Long vai short vienalga, jā. Bet... paldies tev, Kaspar. Es domāju, mēs satiekamies atkal pēc nedēļas, ja? Un savukārt jūs uzrakstiet komentāros, kādas ir tēmas, ko jūs varbūt vairāk gribētu arī dzirdēt. Mēs, protams, ņemsim vērā. Ņemsim vērā. Es nezinu. Kādam varbūt bija interesanti paklausīties šo. Ja bija interesanti, uzrakstiet, nospiediet laiku, padalieties ar cilvēkiem. Mums lielāka, plašāka auditorija, protams, noderēs. Paldies tev, Kaspar, un tiekamies tad nākamnedēļ. Paldies, Kristap.